Filmē? Jā. Sveiki. Nāc tuvāk. Tik tu? Nē, ne tik tuvu. Tad sveiki. Šodien ir jauns vlogs, jauna diena, skaista diena. Ir 6, pāri 6. Šodien mēs meklēsim vislabāko pizzeriju Seviļā. Ja? Tad man ir jau ierakstītas listā vairākas pizzerijas, kuras mēs apskatīsim. Mēs skatīsimies cenu, garšu, vietu, kur mēs pasūtam un Vaibus. vēl kaut ko. Vaibus. Mēs vēl izdomāsim, mēs vēl neesam precizējuši to. Labi, ejam uz pirmo, ne? Esam uz pirmajā vietā, La Tradicionale. Un es īsti neesmu nekad bijis šeit, bet mēs esam vairākas reizes gājuši garām. Tad būs interesanti uzzināt, kāda ir šeit pizza. Un tad iesim skatīties, kā ir. Markus, kādi komentāri par šo vietu? Nē, šī tikai bīru. Tad reku man ielika maisiņā. Reku var redzēt maisās pizza. Es samaksāju 2,50. Tests. Ārprāt plānu. Ļoti garšīgi. Mīksta. Ļoti ātri mums uztaisīja. Es teiktu 30 sekundēs jau bija gatava uzsildīta. Tātad, entonces, pizza ir ļoti buena, ļoti laba. Tad mēs esam izdomājuši kritērijus. Tātad pirmais kritērijs būs, mēs esam izdomājuši mīklu, cenu, garšu un atmosfēru vietā. Tad atmosfēra bija, tāda Tikko atvēries. Tāda ok, tāda normāla. Mēs atmosfērai dodam, cik mēs dodam normāli, tādi 6-7. 6-7, jā. Tātad pizza mīkla ļoti mīksta, ļoti nice. Man ļoti patika. Tekstūra bija laba. Es teiktu, šitā ir stiprā puse, 9. Es teiktu, mīkla bija labi, 8,5, varbūt 9 vēl nē. Tad es teiktu, garša 8, tāds normāls 8, tāds zolīts 8. Un cena 2,50. Cik es saprotu, tas ir tāds tā kā aptuveni, tāda cena visur šeit, 2,50, bet diezgan, es apēdu jau vienu, kā jūs redzējāt, te bija tā kā apmēram šī tik liela. Es domāju, priekš 2,50 tā ir diezgan laba cena. Es teiktu arī 8. Tad kopumā, es saku, tie 8,5 no manā vērtējumā. Tad nākamā vieta, kur mēs dosimies, ir mūsu favorīts. Mēs esam bijuši, kāds 5 reizes vismaz. Mēs zinām, ko viņi var, un mēs zinām, ka viņi var labi. Tad iesim uz šito jauno pizzeriju, kādu jauno nākamo pizzeriju. Šī ir numero 2, un to sauc par jāzina. Apkalpošana šeit ir noteikti vislabākā, kāda mēs esam saņēmis. Vienmēr draudzīgi, vienmēr smaidīgi, vienmēr izpalīdzīgi. Pat 2 naktī. Jā, 2 naktī esmu bijis šeit. Jāzīte pizī. Labi, pārē. Tad mums ir šī maizīte. Mums ir gurķīts, onioni, zaļumi, pipari, ciers, daudz kečupu šeit. Tad izsās ļoti labi. Priekā. Madre mia. Es iekodos tā kā tas būtu vismīkstākais grauziņš, kā tā esmu iekodies. Grauziņš. Mīksta. Es pilnīgi aizmirsu. Mīkla ir ļoti laba. Ļoti mīksta. Šī varētu būt vismīkstākā pizza, kādu smēdz dzīvē. Jāiet vēl vienu. Man to jāpamēģina šis. Šeit runā operators šodienas. Markus paņēma pizzu ar salātiem, to viņu nogaršosim. Jūt, cik mīksta viņi ir. Silta vēl. Tāda ir ritīgi laba. Nē, gaļas. Viņa tāpat ļoti garšīga.
Tātad pizzerija, protams, ir tepat Alamedā. Šeit ir ļoti daudz bāri un ļoti daudz cilvēku, tāpēc viņa ir ļoti vienkārši piekļuvama. Man, protams, jāpasakās paldies par manu skaisto un brīnišķīgo operatoru, kas man palīdz šo vlogu jums, ne, šis pat nav vlogs, šo video, šo kulturālo pieredzi. Bet tātad, jā, sāksim ar vērtējumu. Es teiktu mīkla. Man jāsaka, ka es gribu ļoti teikt 10, bet no es 9,6. 9,67. 6. Garša. Nu, man tomēr trūkst tās gaļas, bet ja es nedomāju par to gaļu un vispār kā kopumu, kā bez gaļas pizza var garšot tik labi, es teiktu 8,9. Gandrīz 9, bet bišķi. Es teiktu 9. Kas? Es teiktu 9. Man teikt 9. Nu labi, davai 9 ejam. Un kas tālāk cena? Cena tāda pati 2,50, bet, kā jūs atceraties, iepriekšējā vietā mums iedeva daudz lielāku gabalu. Šis ir tāds standarta šķēles gabaliņš. Un, protams, mīkla ir piezāka un viņa pati ir piezāka, bet joprojām tas kaut kas tāds, ko var paturēt prātā, kad šeit ir mazāks gabals. Tādā veidā es teiktu 7,5 dēļ lielumu, jo šis ir maziņš un bieži vien, kad esmu pasūtījis, es vienmēr gribu vēl. Pēdējais, kas mums ir atmosfēra, tādā mazā vietiņā, tādā mazā aliņā, bet ir mājīgi, ir jauki, tur ir vieta, kur visas mērcītes uzlikt arī. Diezgan normāli, es teiktu ļoti labi. Es teiktu 8. Mēs esam 4. Nē, mēs esam 3. Un mēs bijām dažās citās, bet tur bija ļoti dārgi un lieli gabali, un mēs jau esam diezgan pieedušies, tāpēc, jā, mēs esam iesācējuši tajā food vlogingu. Bet jā, tad šitā ir ar bekonu un ar kaut ko vēl, bet es neatceros vairāk. Un šī maksāja 3,80, kas ir dārgākā pārējās. Un šitā ir Ņujorkas pizza, ir tā izskā Ņujorkā. Labi, pagaršosim. Bet mēs esam arī tuvāk centram, mēs esam pašā tā kā centrā. Mēs esam turistīgākās vietās. Wow! Viņa izkūst mutē tev. Ļoti mīksta. Atkal ļoti mīksta. Šeit visām tik mīkstas. Uzsildīja arī kaut kādās 30 sekundēs, bija gatavs 1 minūtē. Ja pagaršot? Jā. Es domāju, viņi tiešām kūst mutē. Kā tev patīk mīkla? Viņa ir tāda gandrīz tā kā pusjēla, bet tādā labā ziņā. Jā. Viņa ir tāda gandrīz tāda. Viņa ir bieza. Viņa ir, bet viņa nav tāda kožļājama, man tas patīk. Varēja bišķi vairāk uzkraut cēnītas un tās te labumus. Tā kā mīnus par to, bet kopumā es teiktu, ka ir ļoti labi. Ir laiks pienācis reitingam. Labi, kopumā es teikšu mīkla ir palīdz, es nezinu. Ok, es teiktu, ka man garšo šitie topingi vairāk, bet iepriekšējās pizzas mīkla man garšo vairāk. Jā. Bet viņa ir ļoti laba. Tad es domāju, tad mīkla, es teiktu, viņa ir laba, bet nevar būt pietiekama, tad 8. Es teiktu 8. Pašai pati garša, es teiktu 8,5. Atmosfēra ir tāds 7. Nav nekas. 6, jā. Tad maziņa vieta un man nepatīk šī vieta. Bet te ir galdiņi izpazārā, šitie galdiņi diezgan labāk nekā tajā pirmajā vietā. Un kas bija vēl? Cena, es teikšu 6, arī 6. Man patika. 5, dārgi. Refreshmentus nopirkt un pizzu nevar apēst, jo nav vietas. Tāpēc mēs esam izdomājuši, ka mēs turpināsim vlogu citā dienā. Bet tā kā tagad mums ir šis moments, jā, nospiediet laiku un iekomentējiet, kura pizzerija jums likās visgaršīgāk. Nākamā diena sākas tagad. Ir jauna diena un mums ir tukši punči un mēs varam atkal akurāti vērtēt pizzas. Un tad mums ir 4. vieta, un šī ir Maskalī pizza. Šī mums ir pazīstama pizza, mēs šeit esam bijuši dažreiz, un man jāsaka godīgi, man liekas, šī pizza uzvarēs. Es jau esmu aizmirsis, kā viņa garšo, bet man liekas, šī ir vislabākā pizza Seviļā, vismaz man personīgi.
no visiem skatu punktiem, no visām kritērijiem. Šī ideja vienkārši 10. Nu, iesim pārliecināties, vai arī šodien būs tikpat labā apkalpošana un garša un siltums un mīkla un viss būs vienkārši zoņi. Tātad kopumā par šo picu, šī ir Seranito. Šī ir visdārgākā pica, kas tur ir 2,90 pa vienu šķēli. Tur ir lētāks, tur ir arī var nopirkt par 2 eiro un 2,50, tā kā šī nav 2,90. Un pagaidām sanāk, ja tev var nopirkt vienu picu par 2 eiro, man liekas, tā ir lētākā pica mūsu listā. Tātad kopumā, jā. Tad šeit var redzēt ļoti siers, majonēze, gaļiņa ir, zaļumi, salātiņi, jā, izsās ļoti labi. Maziņa, nav pārāk liela, iepakojuma dizains. Maskālī pica. Labi, pirmais beidzs, ejam iekšā. Šos atkal pica. Tik gaļa. Ļoti daudz majonēzes, bet tā gaļa ir tik laba. Silta, joprojām silta. Uzsilta viņa tik ātri. Ko var teikt? Par ko var sūdzēties? Mikronē silda. Nē, tā nav mikronē. Riktīgi cepeškrāsnes. Man taks iekalas. Pūst sieras mutē. Iedosim Amandai. Es saku, šis ir, manuprāt, 10. Vienīgi, kurus var piekasīties, varbūt ir šitā ir bišķī dārgāk pēc kā pārējās, tā kā kāpēc. Nu, es saprotu, ka viņa ir vienkārši ļoti garšīga, tāpēc arī dārgāka. Un vieta arī, man liekas, ļoti tāda ērta, forša, tāda maziņa. Nu, bet viņas visas maziņas, cik tad tev vajag paik priekš tādas mazas pizzerijas? Maz izvēle veikalā. Bet tā ir vislabāk. Es dodu 10. Bija 4 pizzas izvēle. Bija margarita, vēl vien kaut kāda gaļiņu. Šitā un pēdējos viens ar sēnēm, laikam. Ar sēnēm mēs nepatīk šeit mums tādas. Tu vakar ēdi ar sēnēm? Diemžēl. Bet jā, kopumā es teiktu, šitā ir 10 un kopējumā es viņu vērtēju vislabāko pizzu Seviļā. Un kura šitā ir saraksta augšā un kura ir saraksta lejā? Pagaidām tā New York pizza. Man liekas, ka man arī. Viņa bija diezgan... Varbūt vienkārši New Yorkieši dzīvi, tas ir varbūt kaut kāds stereotips, ka viņi māk taisīt, zinīt, kad itāļi iebrauc. One eternity later. Es neesmu bijis New Yorkā, varbūt tas būs nākamais mūsu vlogs, ja jūs nospiedīsiet tagad laiku un piesubscribosiet manam kanālam. Pistaglio ir mūsu nākamais contenders mūsu pizzerijas listā. Šeit mēs redzam, ka viņi vairāk ir tādi klučaini tās pizzas, bet man bail, ka viņas nebūs tik garšīgas. Tas būs interesanti. Un vienmēr sakot, es domāju, šeit būs arī daudz dārgāk. Tāpēc pasīsimies, kā ir. Kā mēs vērtējam vibus šai vietai? Es esmu ārpus viņas, es neesmu viegli. Jā, parasts kiosks. Kioski. Bode. Diabolika. Es nezinu, pasies, man uz avīzes iedeva. Es nevaru pat noturēt, viņa ir ļoti karstē. Man nepatīk šis. Šoreiz iedeva paši salvetes, bet viena salvete arī tikai. Viņa ir pārāk karsta, lai viņu pārgaršot, mēs pagaidīsim bišķīt un tad arī pagaršosim. Es maksāju 3,50 € par šito. Es nezinu, šī ir Havaju arī. Tur bija vairākas, tur bija lētākā, ko es redzēju, bija 3,50 un dārgākā bija 4. Arī diezgan, mums teikt, kādas minūtu 30, 2 minūtes taisīja, sildīja. Visās pārējās vietās bija kaut tās 30 sekundēs. Kaut kas, ko var paturēt prātā. Kā viņus var paņemt? Saloci. Viņu nevar, viņa krīt, jo ēd no viņa smagums. Nu, zināt ko? Nav nemaz tik slikti. Tiešām? Man liekas, izskatās daudz sliktāk nekā garšo. Siers ir tāds, viņa tāda pašmājīga, tāda kaut kas, kas mājās var uztaisīt. Tā jau nav pārāk labi. Viņa garšo pēc kā tāda, kas mājās tiek taisīts. Ananās. Ananās ļoti slikts. Ļoti zemes kvalitātes ananās.
Iedosim man nepagaršot. Nav. Operators. Es netiešām pagaršoju ananāsu un man negaršo. Man Hawaii pizza negaršo. Jā, bet parasti atceries, mēs ēdām vairāk saules vai čili pizzā. Tur bija daudz garšīgāks. Man negaršo. Labi, vērtēsim. Es domāju, nav tik slikti kā Ņujorkas pizza. Bet viņa nav arī labāka kā tā plānā lielā pizza, un mēs ēdām pašā pirmajā reizē. Es teiktu, mīkla 7. Man garšoja vēl mīklas vairāk. 7,5. Garša 6,5. Atmosfēra, vieta, centrā, diezgan, tas pēc tam, es teiktu 6. Cena 5. Šā visdārgākā pizza, man liekas, jā, dārgākā pizza, kādus nopirku. Mums jāpagašo krastas. Labi, krastests. Ir labi. Mīkla ir, man liekas, spēcīgākā no šīs pizzas. Mēs esam video beigās. Mūsu pēdējais ir sērija Alfa. Es zinu, pirmo reizi tikko ierakstīju Google Maps un izmeta man, tāpēc, iesim skatīties, kā ir un cik maksā, un cerams, ka es nenomiršu. Izgriežam šito. Sēņu pizza čeri. Kāpēc tu paņēmi sēņu? Nebija ko ņemt. Tur nebija ko ņemt, tur bija ļoti sūdīga izvēle. Labi, tad sākam no jauna. Mēs esam pasūtījuši sēņu pizzu šoreiz. Nav mana mīļākā, nav galīgi man garšīgā, kas man garšot baigi, bet paņēmām. Tur ir maltā gaļa virsū. Maksāja 3,50. Izvēle bija tāda švaka. Nebija varbūt man priekš maniem, tur bija pizza ar olu, tur bija margarita un šitā sēņu pizza un vēl viena. Ļoti karsts iekšā, ļoti maza ūdeņa, kad tu izdeji ārā, mašīnas brauc, nav tā labākā vieta. Pasaki par bildēm, ejais loks. Jā, tur ir pilns ar mākslīgā intelekta bildēm, piemēram, Mona Lisa tur pizza un tā tālāk, smieklīgi, jā, bet, kā dizaineris esmu pret šito. Labi, pagašosim. Ieloki viņu. Kā tu nemāki vēl joprojām pizzu ēst? Es ieloku. Tev vajag tā. Ļoti taukaini. Pirmie iespaidi. Šā tāda ļoti klasiska pizza man tāda sajūta. Tāda Lulu pizza vibes. mīksta. Es teiktu, viņa dod tādu Lulu pizzu vismā, jā, tādu labs. Varētu būt Lulu pizza līdzīgi. Nekas īpašs. Iedosim operatoram. Operatoram tests. Garšo pēc kotletes. Jo godīgi, jā. Bet tev kā sēņu izbaudītājiem, man liekas, tu novērtē šito pizzu. Manas sēnes ir mīļākais toppings, un šitā, man liekas, ir viena no sliktākajām sēņu pizzām, kādas esmu ēdus. Davai, vērtējam mīkla. 0. Ne, 5 kaut kādi. Labi, jā. Atmosfēra. 2. Garša. 5. Un pēdējais cena. 6, 7. Nē, 3,50 un 4,5. Tā ir diezgan average, jā. Nē, 6, jo bija dārgāka, bet šitā arī ļoti dārga ir. Es varu nopirkt pat 2,50 daudz labāku pizzu, tepat netālu. She said, do you come from a land down under? For women love. Es vēlos pateikties paldies manam operatoram un palīgam Amandai Otomerei, kas ir aiz kameras. Paldies par novērtējumu pizzām un tā tālāk. Un jā, es beigšu ar to, ka šī pizza ir vislabākā un šī pizza ir vissliktākā Seviļā. Tiksimies nākamajā.